Kāpēc darba vietās bieži vien tiek pieņemti cilvēki, kuri nesaprot savu darbu? Nereti šie cilvēki ir draugi vai radinieki, kas tiek iekārtoti darbā nevis balstoties uz kompetenci, bet gan uz personīgām saiknēm. Šāda rīcība apgrūtina pārējos darbiniekus, jo šie nekompetentie darbinieki nespēj efektīvi veikt savus pienākumus. Tajā pašā laikā profesionāļi, kuri patiesi saprot darba specifiku, netiek pieņemti darbā, jo priekšroka tiek dota radiniekiem, kuriem vajag darbu. Šo parādību var uzskatīt par zemapziņas vīrusu, kas mantots no Padomju Savienības sistēmas. Tajā bieži amati tika piešķirti balstoties uz pazīšanos, nevis uz kompetenci. Un šī mentalitāte joprojām ietekmē darba tirgu mūsdienās. Padomājiet, ja jums interesē novērst neirotiskās zemapziņas programmas, kas pārvalda jūsu dzīvi, pārējiet uz manu mājaslapu, saita profila aprakstā. Diagnosticējušā konsultācijā jūs uzzināsiet, kāda ir bijusi jūsu dzīves lielākā kļūda.